Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Ieži uzdotais jautājums kristiešiem ir, kā lai zinu, kas tas ir, vai tas ir mans gars, mana miesa vai svētais gars. Salma pamācības 20. nodaļa, 27. pants saka, kunga gaismeklis ir cilvēka gars. Kāds varētu jautāt, kā es varu zināt, vai tas ir mans paša gars vai svētais gars? Kurš saka, man kaut ko darīt? Kunga gaismeklis ir cilvēka gars, bet tas varētu būt es pats, kurš vēlos to darīt. Paskaidro, ko tu ar to domā? Ja sakot es, tu domā savu miesu, tad, protams, ka nevari vienmēr paklausīt savai miesai. Tomēr, ja zem es, tu domā savu iekšējo cilvēku, tavu patieso būtību, tad paklausīt savam iekšējam cilvēkam ir labi. Droši dari to, ko tas vēlas darīt. Tavs gars, kas ir jauns radījums Jēzu Kristū, kurā viss vecais ir pagājis un viss ir kļuvis jauns, un kurā ir Dieva dzīvība un daba, kā arī svētais gars, tavs gars, kas ir sadraudzībā ar Dievu, neliks tev darīt ko tādu, kas nebūtu pareizi. Ja tu esi gara piepildīts kristietis, tad tavā garā ir svētais gars, visā tā pilnībā, ne apmērā, bet savā pilnībā, un viņš mājo tevī. Ne jau kristiešu iekšējais cilvēks vēlas darīt to, kas ir nepareizi, bet to vēlas darīt ārējais cilvēks. Tev ir jābūt spējīgam atpazīt, vai tā ir tava miesa, kas vēlas kaut ko darīt, vai tavs gars. Šeit ir rakstu vieta, kas daudziem ir bijusi kā puzle. 1. Jāņa 3:9. Ik viens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā. Viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis. Šeit tiek runāts par iekšējo cilvēku. Fiziski mēs esam piedzimuši no vecākiem, kas bija cilvēki, un mums ir daļa viņu dabas. Garīgi mēs esam piedzimuši no Dieva, un mūsos ir viņa daba. Dieva daba, jeb raksturs, nedara to, kas ir nepareizi. Būdams kristietis, es daudzkārtīgi esmu kļūdījies, bet mans iekšējais cilvēks negrēkoja. Viņš pat nepiekrita man tad, kad es grēkoju. Viņš centās mani no tā atturēt. Mana sirds raudāja, jo es grēkoju. Es ļāvu savai miesai dominēt un tādējādi kļūdījos, bet mans gars nebija viensprāts ar mani. Dieva sēkla ir manā garā, nevis manā miesā. Ja tu turpināsi ļaut savai miesai dominēt pār tevi, tad tu turpināsi kļūdīties. Ja ļausi savam dabīgajam prātam dominēt pār tevi un neatjaunosi to ar Dieva vārdu, tad tu turpināsi kļūdīties. Tieši tāpēc Pāvils rakstīja no jauna piedzimušiem, gara piepildītiem kristiešiem Romā un teica viņiem darīt sekojošo. Pirmkārt, vajadzēja nodot savu ķermeni, un otrkārt, viņam bija jāatjauno savs prāts ar Dieva vārdu. Lasu to no Romiešiem 12:1-2. Tava miesa un tavs neatjaunotais prāts dominēs pār tavu garu, tik ilgi, kamēr tavs prāts nebūs atjaunots ar Dieva vārdu. Tādējādi tu turpināsi būt par zīdaini Kristū, par miesīgu kristieti. Pāvils teica draudzei Korintā, es, brāļi, vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesīgiem, kā ar maziem bērniem Kristū. 1. Korintiešiem 3:1. Jo jūs vēl esat miesīgi, viņš teica, 3. pantā. Citā tulkojumā teikts, jūs vēl esat ķermeņa vadīti. Tālāk viņš tiem jautāja,
vai tad neesat miesīgi un nedzīvojat kā miesīgi cilvēki? No 3. panta. Kādā citā tulkojumā teikts, jūs dzīvojat kā dabīgi cilvēki, ko viņš ar to gribēja pateikt. Pāvils ar to vēlējās pateikt, ka viņi dzīvoja un darīja visu tieši tāpat, kā to darīja neglābt cilvēki. Tavs prāts, kad tas tiks atjaunots ar Dievu vārdu, tā vietā, lai pieslīpētos tavam ķermenim, piesliesies tavam garam. Tādējādi tie abi, tavs gars un tavs prāts, kontrolēs tavu ķermeni. Man gars man neteiks kaut ko nepareizu, tajā ir Dieva daba, tajā ir Dieva dzīvība, tajā ir Dieva mīlestība un tajā ir Dieva gars. 2. Pētera 1,4. Tālāk mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki. Mēs esam dzimuši no Dieva, mums sevi ir jābaro ar Dieva vārdu. Tā darīdami mēs kļūstam par Dieva dabas līdzdalībniekiem. Ja mūsos ir dievišķā daba, tad mūsu gars mums neteiks darīt kaut ko nepareizu. Jebkas, ko tavs gars tev teiks, būs pareizi. Lūksim kopā. Paldies tev, Dievs, ka tu esi devis savu svēto gāru. Dievs, es izvēlos šodien sekot tev un paklausīt un pakļauties tavam svētajam garam. To, ko tu man teiksi, kungs, es vēlos darīt. Tavs piedod, ka nelasīju tavu vārdu pietiekami. Dievs, es apņemos, ka es centīšos lasīt tavu vārdu dienu no dienas un to pārdomāt un iet tavu vārdu dziļumos. Es gribu pielipt tev, es gribu pielipt tavam svētajam garam un būt vadīt no tava gara. Es negribu pakļauties savai miesai, bet ka tavs gars vada mani, ka tavs gars dominē pār mani. Dievs, es gribu būt tevs vadīt. Šodien es atjaunojos tavā vārdā, kungs, un es nolieku visu pie tavām kājām, mans kungs Jēzu. Paldies, ka tavu uzvara ir mana uzvara, tavu griba ir mana griba. Paldies, ka man ir atjaunots Kristus prāts, un es staigāju tā kunga vadībā. Jēzus Kristus vārdā to es lūdzu šodien. Āmen.